Mīļā draudze, atkal zaļā ceturtdiena pienākusi, angļu valodā sauc par Monday, Thursday, kas ņemts no latīņu vārda mandatum, jo Jēzus šajā dienā saviem mācekļiem teica jaunu bausli es jums dodu. Mīliet citu, kā es jūs esmu mīlējis. Un šo Jēzus šajā dienā spilgti ilustrēja saviem mācekļiem. Viņi ir visi sapulcējušies telpā pēdējam mīlestam, un Jēzus mācekļiem mazgā kājas. Jēzus mācekļiem mazgā kājas. Tas dabīgi ir 1. gadsimta modelis, un šodien mums tas nevien ir ļoti svešs, bet liktos pat dīvaini. Bet sev varam jautāt, kādas īpašības, Jēzus īpašības tiek izceltas ar šo darbību, ar šo mums neparasto gājienu. Un tas varētu mums palīdzēt padomāt, uz ko tad Jēzus mūs aicina? Kā varam viņa īpašības izpaust savos darbos, savā darbībā? Man šķiet, tas ir ļoti labs jautājums laikā, kad steidzamies ļaudis sortēt. Mums ir labie un sliktie, piederošie un nepiederošie, vēlamie un nevēlamie. Vainu, melns vai balts, bet kā labi zinām, nevienmēr ir vainu tikai labs vai tikai ļauns. Un kur nu vēl tad uz visiem laikiem viņus tā šķirot? Jēzus piemērs mums liecina pilnīgi pretējo. Viņa darbība liecina par, jeb tās īpašības, kas tur izpaustas, liecina par dziedināšanu, par vēlmi pieņemt, palīdzēt, atbalstīt. Un šo Jēzus dara dienā vakarā pirms viņa nāves. Viņš zina, kas viņu gaida, un tomēr šo liecību dara saviem mācekļiem, ja veic šo darbu. Mīliet cits citu, kā es jūs esmu mīlējis. Jaunu bausli. Un Jēzus mācekļiem pēc viņš to bija darījis, jautāja, vai jūs saprotat, ko es esmu jums darījis? Vai saprotat? Es esmu jums devis priekšzīmi, viņš saka, lai jūs darāt, kā es esmu darījis. Pieņemt, palīdzēt, atbalstīt, dziedināt, mīlēt. Āmen. Lūksim Dievu. Kungs Kristu, tu mūs mīli un mums piedod. Gods, slava un pateicība tev par to. Kā vien laikā esam centušies tavās pēdās iet. Palīdzi mums turpināt tā censties. Raudzīties uz saviem līdzcilvēkiem ar tavām acīm. Raudzīties un meklēt, kā būt par miera nesējiem. Kā dziedināt un savest ļaudis kopā. Kā piedalīties saticības veidošanā un izkopšanā. Māci mūs, audzini mūs, lai spējam citu mīlēt, kā arī cits citam piedot.
Lūdzam par savu sabiedrību, tautu, par cilvēci. Rādi mums ceļu no naidu un posta un vadi mūs tavas gaismas ceļos. Turpinam lūgt par pasauli, par mieru. Kaut visas kara darbības izbeigtos. Kaut mēs mācētu un pieietu pie tiem, kas no mums atšķiras, ar laipnību, ar mīlestību, cenšoties tos izprast un nevis steigties tos nolikt. Tik daudz, par ko mēs varētu un vajadzētu lūgt, bet zinām, ka visu varam Tev uzticēt ar lūgšanu, ko Tavs dēls pats mums mācījies. Un tā lūdzam mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Tas Kungs, lai Tevi svētī un lai Tevi pasargā. Tas Kungs, lai apgaismo savu vaigu pāri Tevi un lai ir Tev žēlīgs. Tas Kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz Tevi un lai Tev dod mieru. Tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Labu dienu, mieru, veselību Tev no sirds vēlu. Adieu.